Tu daudz esi redzējis Eiropas hokejā, kas notiek. Kas Latvijas hokejā, varbūt tādā klubu hokejā, nenotiek varbūt tajā līmenī, kā mums gribētos, lai notiek? Un kāpēc nenotiek? Un vai vispār Latvijas hokejam kā tādam ir iespēja pacelties klubu līmenī? Pie esošās situācijas, pie esošiem finanses nosacījumiem, pie esošās vadības. Tev noteikti ir viedoklis šajā. Man noteikti ir viedoklis. Es nezinu, vai Kur tas tu ir neteiksi, iespējams. Es pateikšu, es nezinu, vai tas ir iespējams izpildīt, bet, zin kā, viss tas, kas, piemēram, arī šajā raidījumā notiek, tie ir tie standarti, pie kuriem tu gribi pieturēties, tā ir tava attieksme par to darbu, ko tu gribi darīt. Tas, ka nav naudas, tas nekad nebūs tā, ka nevienā paprasti Madrides Realam pazvanīt, paprasti iedodiet naudu. Neviens nepaldēs naudā, jā. Bet tu jau vari savus standartus celt. Un man liekas, ka šobrīd, kas mums pietrūks Latvijas hokejā, ka mums tie standarti ir tik zemi, ka no sērijas, ko tad mēs tur darīsim, ja pārējie nedara. Bet varbūt jādara tā, ka tu saģērbies, uzvalkā uz spēli, es saģērbšos uzvalkā uz spēli, un tad trešais tā kā paskatīs, viņš saka, lai arī laikam nākšu uzvalkā, nākšu uz spēli. Palīdzēs tev, liekas, un tie baltie krekli? Bet ar kaut ko ir jāsāk. Okay. Jo mēs arī pieņemsim par trenera darbu runājam, ja? Mēs tur stāstam, es tur strādāju NHL, es tur nestrādāju NHL. Bet tu jau arī vari nākt uz tiem jauniešu treniņiem, sagatavojies tam treniņam. Tu jau vari nākt arī uz to treniņu un zināt, kā tev ir apkārt infrastruktūra, kuru tu vari izmantot. Mums tā profesionalitātes prasības ir tik zemas, kas ir man reāli ir liela sāpe. Man puika spēlē hokeju, un vienkārši man brīžiem, slikta duša ir skatoties to, jo es apmēram saprotu to, ko varētu no mūsu resursiem. Tu vienkārši to esi redzējis arī citur. Un man liekas, ka tas nav nereāli. Tas nav nereāli uztaisīt tā, ka tas treneris, kurš strādā hokejā, ka viņš ir atbildīgs par to hokeju, nevis viņš vienkārši nāk uz darbu, tāpēc, ka cita nav. Tā nevajadzētu būt. Tad iedomājies, ka tev skolotāji māca bez entuziasma. Cik man nepatīk tur internetā viens puika tāds gariem matiem, ja tur bija kaut kāds gads pēc apakaļ. Viņš arī skolotāji to lapiņu iemet klēpī. Saka, ja tu tā mācīs, tad nevienu to neiemācīs. Ja? Un tas ir tas, kas laikam šobrīd pietrūkst Latvijas hokejā, ka mums tās ambīcijas kā treneriem, kā visai tai sporta industrijai ir pa zemu, un mēs viens otru nespiežam, mēs viens otram sakām, ko es tur viens pats cīnīšos, ko es tur laukos, tur Rīgā, un beigās ir tā, ka nav nekas, visi kaut ko čīst. Entuziasti jau it kā arī pietiekami daudz Latvijas sports, jūs to Es entuziasmu ne tik lielā daudz mērā entuziasmu, es uz tādiem kaut kādām vērtībām. Pašatdevi kaut kādu lielāku. Kādas ir tavas vērtības kā trenerim? Atnāk džinsās un savu treniņu novadīt? Kādas ir tavas vērtības? Aiziet kafejnīcā 20 minūtes pirms treniņa stāvēt, sunīti pirkt, un iet pēc tam uz ģērtu un ar čipsus ēst. Tu tā kā esi kaut kāds autoritāte to bērnu acīs. Tad prestižs tev liekas, ka pietrūkst, tieši tā. Mēs braucam, pasties treneri, katrs uz bērnu čempionātā vai jauniešu čempionātā, katrs ģērbjās kaut kā pagadās. Ja? Katrs tur treniņā vienam ir melni ķiveri, vienam saplēstas getars, vienam zili cimdi, vienam sarkani cimdi. Nav standartu. Visi dara to, ko var, un visi atsaucās uz to, ko tam mēs. Ko tam mēs varam izdarīt? Mēs jau neko, bet ar ko tu jāsāk? Ar kaut ko jau jāsāk. Un es domāju, ka ar visu mūsu tā hokeja tās prasības par hokeju, tā labāk, lai tas čempionāts ir ar 6 smukām komandām nekā 12 nesmukām. Ja, kurā viena atrunā... Būtībā iepakojums ir būtisks, ja? Ir jābūt prasībām augstākām, gan pašiem pret seviem, gan vienam pret otru. Un tad ar to mēs viens otru stumsim. Jāni, ja tavs raidījums būtu vismazāk organizēts, tu nebūtu labākais. Tu esi labākais tikai tad, ja tu kādu spēju, kā saka, spiest uz priekšu. Tu paskaties, 900 sekundes ir viss sakārtots, viss smuki, ja? Rīta panorāma, viss smuki. Tā, ja? Bet tu nevari nošlikušām biksēm, ja? Raidījumu vadīt un teikt, es jau arī raidījumu vadu. Ja? Tā kā savēlts augstāk. Ja? Tāpēc es saku, tas viss nāk roku rokā ar to, ka mums pietrūkst ambīciju pašiem pret sevim, mums pietrūkst ambīciju tajā valstiskā mērogā, tieši sporta pasaulē. Un nebūtu šobrīd nauda izšķirošā, lai treneris var saģērbties drēbēs atbilstoši kluba prasībām, ja? Vai klubā ir standarti, pie kuriem mēs pieturamies, vai klubā ir vērtības, pie kurām mēs pieturamies. Mums arī ir ģērbtuvē uzlikts tās. Mums bija tāds interesants atgadījums. Mēs nopirkām vārdsargu pagājušo gadu, jo mums traumējās. Un viņš bija tā, ka viņš vienreiz aizguļās, otrais aizguļās, uz spēli aizgulējās. Labi, viņam bija tur savas problēmas, kāpēc tas notika. Ja?
Un treneris viņu saka, es negribu viņu vairs, lai viņš mūsu ģērbtuvē. Un menedžers saka, jā, bet mums jau cita nav. Mums tur jaunais puikas sēdē, kurš nevienu spēli nav nospēlējis. Viņš saka, jā, bet es ar viņu nevaru iet. Viņš saka, klausies, kādas ir mūsu vērtības? Vērtības ir tas, ka mums cita nav, vai mēs līdz tādam līmenim nenolaidīsimies, ka viņš var darīt, ko mēs gribam, un ko viņš grib, un viņš nāks tāpat un būs sastāvā. Un te ir tieši tas pats, ja tev ir treneris sporta skolā, kurš nevar izpildīt kaut kādu minimālo vai standarta kritērijus, kas no tā ir iegojis? Tad met viņu ārā. Tad būs 5 uz 6 komandām. Ko tie 20 bērni dara? Neko. Bet būs atkal tie 5 treneri, kas strādās, tie sakārtos to saimniecību. Mēs tā, turam pusmironi blakām. Ja? Elpinam. Jā, elpinam. Viens tur šķīps, otrs vecs. Ja? Trešais nevienā veidā neizglītojās un neiegūs nekādu pieredzi. Ja? Un visi tikai rokas plāta saka, jā, bet ko mēs varam izdarīt? Nav mehānismu. Kāds mehānisms? Katram klubam jāsakārto savus, kā saka, vērtību skala, un no tā mēs bīdīsim, pateiks, pasties, kur šitam klubam ir tas, nu, ko tad trešais teiks, mēs neko nedarīsim, mums tas neinteresē. Viņi teiks, klausies, visi ir sakārtojuši savus istabas, ja, un to es vienīgais nesakārtoju. Ja. Tā kā ar to ir jāsāk, un arī Latvijas čempionātam celsies tas prestižs. Ja mēs atrunājamies, mums tur amatieri, mēs otrdienās nevaram spēlēt, trešdienās nevaram spēlēt, ceturtdienās nevaram spēlēt, nu, piekdienās visi grib agro spēli, ja, svētdienās baznīca, ja, un sestdien, un tā mēs dzīvojam jau cik gadus. Ja. Tā kā, Janka, ja tu gribi man sadusmot, tad turpini.